Pranām, un esiet sveicināti mudru jogas noslēdzošajā video, kurā mēs runājam par roku mudrām, un šī ir pranām mudra. Šī arī ir mudra, pranām mudra, pazīstam arī ārpus jogas, ja, kristietībā, dievu lūgšanas žests, ja, arī jogā mēs šādi turam rokas, ja, šeit ir vairāk momenti. Pirmais, mēs līdzsvarojam savu labo un kreiso ķermeņa pusi, attiecīgi jogā to sauc par saules un mēnesi pusi, jeb ha un tha, ja, un tā ir visa hatha jogas būtība ielikt vienā rokas mudrā, ja. Šī mudra mums palīdz safokusēties, līdzsvaroties, ja, bet vēl vairāk šī mudra mums palīdz būt garīgiem, ja. Lai mēs būtu garīgi, mums ir jāiemācās pateikties, paklanīties augstākiem spēkiem, pieņemt augstāku spēku būšanu, ticēt tam, un ja jums šīs mudra notiek pati no sevis, un bieži vien mums tā tas notiek, mūsu meditācijas nodarbībās mēs noslēdzam sesijas ar plaukstu savienošanu. Ja jums šis žests notiek dabiski, viegli, tad ziniet, jūs esat uz garīgā ceļa, jūsu meditācijas un jogas prakses jums nes rezultātu, un garīgais process ar jums notiek. Tas ir pats svarīgākais process, kas ar jums vispār dzīvē var notikt. Visu gaišu. Pranām.